Nu tā, dargie draugi, 4. maijs 2024. gads, braucam pie bitēm šodien. Nu, tuvāko šodien un tuvāko 3 dienu laikā uzdevums ir paplašināt saimas un uzlikt magazīnus, viss zied, viss plaukst. Un viss notiekās. Laiks atpuslīdz, silts ir palicis. Tā kā, nu, pēdējais brīdis, jā, to darīt. Tūlīt apskatīsimies, kas te notiek pie pieminekļa. Redziet, gatavojās mītiņam. Galds, nē, galda nav šoreiz. Ir galdiņi. VIP personām ir galdiņi. Karodziņi, stends. Viss kā citas gadus. Tā kā šodien laikam ir jāēd pilu punts, kāda putra vai kas. Baltā galdauts svētki un tā tālāk. Citus gadus bija, bet pēc tā Covida, vai sakarā ar to Covidu, kaut kas tur varbūt pamainījās. Nu tā, bet mēs kā vienmēr braucam strādāt, darbs forši patīkams, pilna piekapi mums ir piekrautā ar rāmjiem, korpusiem. Viss notiekās. Nedēļas laikā samainīju šūnas. Sanāca man kaut kādi 13 kilogrami. Vēl ir jākausē vecās šūnas. Ceru to izdarīt, jo ir sācies atvaļinājums. Nu tā, darba pilnas rokas, īsāk sakot. O kā katru pavasari. Bet forši, ka viss plaukst, viss zied. Tāda jautrākā noskaņa. Kastaņi pumpuros, ķirši zied, aliči noziedēja, ievas vēl zied. Pagaršojām, te vienu dienu bijām piegājuši pie saimītes, tur likām pāri un bites ir sanesušas mums jauno medu, garšo tā kā mālēpes ēstu. Vai varbūt tas no tām ievām vai kā no kā. Nu, nezinu, jā, bet jaunais medus ir, daudz nav. Kas priecēja, ka pats nav. Vienu brīdi tā likās visai drūmi, kad tas augstais laiks bija. Bija tāda neziņa, kas notiks, bet klātas bitēm nelīd, un tas ir pareizi. Nav tur ko ložņāt un dzesēt un traucēt visu to procesu. Tagad es ceru, ka bites ir savairojušās, vismaz tā vajadzētu būt. Tagad paplašinamies un obligāti liekam magazīnu virsū, pat ja apakšas baru telpas nebūs pilnas ar rāmjiem. Nu tā kaut kā. Redziet, cik smuki zied. Kas tas varētu ziedēt, tāds balts. Tas tā kā ķirs. Jā, pienenes zied. Liepiņām ir tādas jaunas lapas, liekas garšīgas, varētu būt salātos, tādas mīkstas, sulīgas. Tā, šeit mums ir Dobeli 1, ir Bērzes iela, Vecā armijas pilsētiņa. Tāds interesants rajons, tāpat kā Gardene. Bez tāda suņa, redziet, nemaz nevar nekur te staigāt. Nu tā kaut kā veikaliņš strādā būvmateriālu. Nu jā, tūlīt jau būsim arī galā. Un parādīsim jums, kā lauks kopumā izskatās. Redziet, gaipieši zied, var savākt tējiņai. Ja tā kaut kā zīmē jādod ceļš. Vakar izgājām piekabēji apskati, jā. Tagad droši varam vilkties pa pilsētu. Vot. Tagad, kad tās pieneņas zied ir tik skaisti, bet tagad būs tās baltās pieneņpulkas, tās galvas. Mēģināsim kaut kādu otrdienu uzecēt. Lai pielīdzinās mazliet, varētu ar kāds lietutiņš uznākt, tad man mīkstāk būtu kratīties. Bet pārkaltas nekas nav.
Nu, vot, un reku mūsu skaistā drāva. Nu tā, sāksim darboties. Kas interesants būs, uzfilmēsim.